Un ir laiks noslēgt šo stāstu, kas bija gadu ilgs, sākot no gada sākuma, varbūt pat no pagājušā gada, un beigsies viņš šodien. Izrādījās, ka es 20 minūtes no nodarbības braucu vispār bez valsts reģistrācijas numura. Kaut kā man tā sezona sākusies. Beidz filmēt stulbības, Jogaini. Gumijas sievietes un bezalkoholiskais alus. Jā. Taisnība ir. Ja tu man prasa, tad es to pašu saku. Nu tā tad braucam uz CSDD. Tagad es pāršķiru lapas pusi savā bloknotā, un mēs sākam runāt par sezonu ar Kawasaki. Pirmais, ko es gribēju izdarīt sezonā, es gribēju apkalpot Kawasaki, jo viņš bija stāvējis, viņam nebija nomainīta eļļa. Cilvēks, no kuras viņu nopirku, viņam nebija kategorijas. Viņš viņu bija nopircis, domājis nolikt. Dēlam arī bija Duke 125. Vajadzēja vienkārši motociklam uztaisīt apkalpi, nekas te īpašs nav. Nomainīja eļļa, nomainīju ķēdi. Tad braucām uz sezonas atklāšanu. Dienā, kad notika sezonas atklāšana, es atbraucu pakaļ motociklam, man izkrita iespēja pastrādāt nedaudz kā fotogrāfam priekš motokluba Freehawks. Kopā ar viņiem arī atvērt motosezonu. Izbraucām ar viņu nelielu aplīti pa piemiņas vietām, atbraucām uz molu, pastaigājām pa molu, pafočējām motociklus, cilvēkus. Ļoti patīkama atmosfēra, izkrita laba saulaina diena, kaut arī no rīta bija nedaudz pavēss. Izbraucām visu parādi, man ļoti patika pirmā mana parāda dzīvē, kad es oficiāli vēru vaļā sezonu ar visiem. Man mežonīgi patika, daudz motocikli brauc, daudz cilvēki visur apkārt, visi skatās, visi māji. Ļoti laba diena sanāca un būs arī par to video. Nu ko, turpinot mūsu moto stāstu, šodien ir sezonas atklāšana, es atbraucu uz nākamo servisu pie Uģa, kur man apmainīja Tosola eļļas un tā tālāk, es godīgi nezinu to sarakstu. Un tad mēs ar šo brīnišķīgo kungu Uģi dosimies motosezonas atklāšanā. Uģi, kāds tev noskaņojums? Names. Nav noskaņojuma vēl, nav pamodies. Nonācām mēs sezonas atklāšanā, molā, pilns ar močiem. Es nezinu, kur tur ir gals patiesībā. Staigājam fočējam, tā kā mums šodien uzdevums palīdzēt strādāt pa fotogrāfiem. Tā kā kaut kāds tāds ītas stāsts. Atklāju pirmo sezonu uz Ninjas. Ir man tomēr iespēja tikt iekšā aizvērtā zonā, kur stāv motoklubi. Jo mans mocis arī tas stāv. Mēs tā akurāti piebiedrojamies pie Freehawka un kopā ar viņiem atveram sezonu, tā kā parādē braukšu pa priekšu. Cilvēku daudzums ir kolosāls. Lai grūti tikt cauri. Motoklubi, Moči, Amerika, Vācija, Japāna. Viss kaut kas te tikai nav. Tur ir tālāk Java klubs. Tā kā mums ir paveicies ar laiciņu un labi laikapstākļi. Daudz cilvēku. Man vienkārši iziet cauri jau drīz nevarēs. Molā vienkārši stāvvieta sāk beigties. Kā te tikt cauri? Oriģinālais variants. Velorex. Viss kaut kas te tikai nav. Pat ir Java suns. Šāds trīcikls. Atbraukuši gan lietuvieši, gan arī no citām valstīm pa pilnu cilvēku.
Esam nonākuši Pilvas lidlaukā, kur reku tagad sabrauc visa atlikušā daļa no kolonas. Mēs tagad bijām priekšā, mēs jau sen esam atbraukuši, bet joprojām visu turpināt. Braucot pa ceļam, man radās jautājums, kur bija interesantāk? Braukt kolonnā vai tomēr skatīties kolonnā? Tā kā jūsu pārdomas lūdzu rakstiet komentāros. Esmu nonācis pa vidu alējai. Tūdā man te notrieks. Nu, tad arī paralēli tai visai atklāšanai bija jānokārto pāris jautājumi, dokumenti, jo es viņu kārtoju pēc ECSDD, senāk vajadzēja dabūt dokumentus. Vajadzēja apmainīt numurus, jo motocikliem ir divi numuru tipi, lielais un mazais. Nemācēšu konkrēti jau vairs tos tipus pateikt, bet lielo numuru es vairāk negribēju, es gribēju mazo. Tā kā man ir izkritis netīšām kārtā NI 770. Īstenībā tā bija dāvana uz 18 gadiem. Sagribēju smuku mazu numuriņu, aizgāju uz CSDD, aizgāju uz numuru salīdzināšanu, pierādīju to, ka numurzīme pārklāja pagrieziena rādītājus. Izgājām salīdzināšanu, devāmies uz CSDD, visi dokumenti parakstīti, izdota jauna apliecība. Gaidām pusstundu, numurs rokā, skrūvējam klāt. Nu ko, nākamā diena izkrita man laiciņš, tagad mēģināšu iztaisīt vienu lietu. Secināt, man vajag viņu pārrakstīt, dabūt manu tehnisko pasi jauno un jāapmaina man numuri. Bet šobrīd stāv lielais numurs, un man tas nedaudz neapmierina. Tāpēc tūtām mēģināsim izdarīt tā, lai viņš atbilstu tām, kad es varētu palūgt mazo numuru. Jo es gribu tomēr mazo. Tā kā tūtām uzlikšu numuru rāmīt, speciāli iegādājos, lai viņš tomēr ir platāks. Un palikšu viņu augstāk, lai viņš pārslēdz tos pagrieziena rādītājus vairāk. Un tad mēģināsim uz salīdzināšanu. Redzēs, kas no tā iznāk. Nu, saņēmu es to lapiņu. Reku, kas tika izdarīts. Ja kādam noder, sanāca tā, ka tas viņš nosacīts pagrieziena rādītājs. Un uz tā pamatojuma viņi izdod mazo numuru. Cik es saprotu? Tūtām pamēģināsim. Nu, izgājos ārā no CSDD. Sanāca man visu dabūt. Dabūju F-tipu. Vienīgi tagad ir jāgaida pusstundu, tāpēc, kad numurs tiek izgatavots. Viņš nebija uzglabāšanā. Nu, viņš nebija, jā, viņš bija uzglabāšanā, bet pirmkārt mazais numurs, otrkārt viņš ir pēc pasūtījuma, jau vairs nav tā sērija. Tāpēc gaidam, pēc pusstundas būs video atskaitījums. Es pagaidām uzlikšu F-tipa rāmīti. Un reku ir to izmēru starpība. Tad ja mēs pieliekam šito, uzliekam 0,5. Izskatās daudz interesantāk manā nojautā. Tā skrūvējam klāt šito jānovāc somā, un tad gaidam, ko atlikušās 29 minūtes. Nu, re, kur mans numuriņš. Šādi. Kuram kā vairāk patīk, manā uzskatā tas ir smukāk. Gaidu jūsu vārdus, atbildes komentārijos. Tad vēl bija tāda lieta kā vecā numurzīmes turētājs, ar kuru es viņu pievācu. Jo viņam bija tāda aste, arī mazā, bet viņa nebija lokām vispār nekādā veidā. Man, protams, tas nepatīk, es gribēju maksimāli minimalistiski uztaisīt to visu. Paņēmu šādu stiprinājumu no Bismarka, ar kuru arī bija daudz ķibeles un trobeles. Bet, beigās it kā es viņu uzvarēju, kaut arī viņš tur skrūvēs vaļā ik pa laikam, bet, sezonu es nobraucu. Numurs, protams, izskatās viss salocīts, pabojāts ar caurumiem, bet, diemžēl šitā sanāca. Smuki, kā bija ieplānots, sākumā nesanāca. Ilgi es gāju pie tā visa numuru stiprinājuma, un vēl pirms es viņu nomainīju, bija jāsadara viena lieta, jo oriģināli no rūpnīcas viņš nāca kā 50 kW motocikls. Atgādināšu, A2 ir 35 kW. Secināt, man bija jādodas pie Kawasaki, jādabūja blanks, jānosūtas uz CSDD, jāsagaida atbildi un jādodas atkal uz numuru salīdzināšanu. Tātad, turpinot stāstu par motociklu, esmu nonācis Kawasaki centrā, kur arī nodošu tūtām savu kavīti, lai viņi pārtaisa par A2. Tātad 35 kW. Kas tālāk notiks ar to 35 kW šuvumu motora blokam? Es, protams, jums neteikšu, bet mēs visi saprotam. Tā kā tūtām atstāja atslēgas un viņam uztaisa 35 kW. Nu, stāsts atkārtojas. Esmu nonācis numuru salīdzināšanā, atkārtot otru reizi, jau šoreiz ne dēļ numuriem, bet dēļ tiem dokumentiem, ka man vajag 35 kW. Tā kā tūtām nodevu dokumentus, sagaidīšu atbildi, un tad jau varēs doties saņemt jauno tehnisko pasi un dzīt kafijas servisu. Numuru salīdzināšanā man pateica, ka jā, viss ok, atkalējam uz CSDD, dabūjam jauno tehnisko pasi.
Nu, un tad es izdomāju, ka es gribu iziet tehnisku apskatu. Nu, esam tehniskās apskatas laukumā. Šajā tenis pilī neizlāta visu blēņu. Kaut kā tā, uz kartonu gabalu ģuksēju. Tad, ka izies. Aizgāju uz tehnisku apskatu, man ielika 3 divniekus. Un visi par to smuko numuru zīmes turētāju, kas bija, kur man atdeva iepriekšējais īpašnieks. Pie tam, kad es nezinu, kur viņš gāja Ogrē, visticamāk, tehnisko, tur viss bija ok. Man ejot Rīgā, ielika 3 divniekus gan par apgaismojumu, gan par leņķi, gan arī par atstarotāju. Ok, vienu vakaru savācāmies, devāmies uz garāžu. Ir pagājis kāds laiciņš, un man beidzot tikušas rokas pie tā, lai nokārtotu visu ar to numuru zīmes turētāju un iziet tehnisko. Tas, ka pagājušais, kā var atcerēties, man ielika 3 divniekus. Par to, ka numurs nav pareizi novietots. Nu, man tas galīgi neapmierina, un diemžēl pienāksies darīt to, ko es negribēju, liksim lielu asti. Bet ir arī plusi. Šis ten viss pasākums mani mudināja iztaisīt nedaudz savādāk. Tā kā es uztaisīšu pēc tam vienkārši numuru turētāju uz eņģiem, bez nekādiem pagrieziena rādītājiem, nekāda apgaismojuma. Tā kā visur jāmeklē savu plusi, ķeramies pie darba. Nu tā, tad ir pagājis kaut kāds laiciņš, un runājot par tehnisko, ir tehniskā līdz 2025. gadam, un tas nozīmē to, ka šīs te nesmukais radījums, kas gāja uz šī močanu rūpnīcas, dodās atpakaļ maisā un dodās uz miskasti. Nu labi, ne uz miskasti, bet tālāk uzglabāšanā varbūt pēc 2 gadiem nodar. Tā kā tagad reku atslēgas ir rokās, un tūlītām jau stiprināšu klāt to mazo numuriņu turētāju, ko es jums rādīju iepriekš. Jau ir sapirkti stiprinājumi, iebraucu depo un nedaudz atkal darba. Jā, diezgan čakrīgi uz viņiem ņemt nost, bet neko darīt, smukums prasa laiku, vēlmi un kaut ko jādara. Darbs ar rokām. Tā kā ņemamies klāt pie darba. Skrūvējam nost, šitais jau ir noņemts, skrūvējam nost numuru un tad liekam mūsu mazo plāksnīti. Nācās reku pajaukt ārā moci, jau otro reizi jaucot, jau sapratu, ka vismaz šito nevajag skrūvēt nost. Var šitā vienkārši izdarīt, un tad tu palīdz. Jā, kā te man bija daudz vērstāk. Bet, nu, nekas. Lielo veču Lego. Nu, izķērus nedaudz brīdi, lai izbrauktu. Tagad būs nedaudz jākliedz, jo ārā ir baigais vējš. Uzliku es to numuru turētāju. Baigais čakars sanāca tomēr. Viņam problēma bija tāda, ka man numurā bija caurums saurpti par zemu. Un tad viņš ķērās plasmasā un nevarēja normāli salocīt. Un plusā vēl bija problēma ar skrūvēm, kas gāja komplektā. Tā kā kaut kā tā. Tu tam apgriezīšu kameru, parādīšu sīkāk. Ko vērš viņi purstos. Jā, reku man bija šitie caurumi, pienācās super jaunas. Un plusā šitie ten skrūves, reku te jau stāv dažādas, un tās nav oriģinālās, jo oriģinālām vienām bija norauts tas griezums. Otra bija ok, bet tur bija zem seškanta, un lai seškanta vienmēr neuzāt līdzi, es paņēmu viņus uztaisīju tādā pieņemākā variantā, jo Ninja ir tas skrūvgrieznīts, gan plakanais, gan krustiņš, un vismaz šitā būs ērtāk. Tā kā kaut kāds tāds ir tas stāsts par to numuru turētāju. Kaut kā šitā var viņu salocīt, un šitā var viņu uz iekšu. Ja es pēc tam saņemšos un nozāģēšu tās skrūvas vai paņemšu īsāks, tad varēs vēl vairāk viņu uz iekšu. Es domāju, ar laiku es to izdarīšu un būs ok. Uzliku šito mazo turētāju, kas it kā ir nelegāls kaut kādā ziņā. Plusā nezinu kāpēc, bet kaut kā sanās tā, ka man uz viņa nav pagrieziena un apgaismojums, kā arī tas atstarotājs. Īstenībā par to var atņemt tehnisko apskati, ja tev apstādina mobilais kontroles punkts. Bet, diemžēl, kaut kur viņi izzuda, pazuda garāžā, es nemācēšu teikt. To es speciāli neesmu darījis, diemžēl tā sanāca. Tā vēl bija doma tāda, ka dabūt uz šitā motocikla atpakaļ 50 kW, jo daudzi cilvēki dara tā, ka viņi pērk motociklu, taisa 35 restriction, nodod tehnisko, tad atbrauc atpakaļ, noņem nost to samazināto jaudu, uzliek atpakaļ pilno. Bet es uzskatu, ka tas ir ļoti nelegāli. Protams, ka es tā nedarīju, un jums arī to nekādā gadījumā neiesaku. Vienkārši, lai jūs zinātu, ka tāda iespēja pastāv, un diezgan daudz Latvijā tā arī dara. Kad es pajautāju, vai Yamaha to var izdarīt, viņi man pateica, ka viņi neņemsies atbildību, ka viņi tomēr sudīs to blanku.
otru reizi arī, kad atgriezīs atpakaļ tos 50 kW uz Yamaha. Kaut kāds tāds stāsts ir par to, kā Latvijā dara. Vēlreiz teikšu, es jums to neiesaku, uz šitā motocikla tā nav izdarīts, es to nedarīju. Man bija tādas domas, bet es sapratu, ka tas būs pārāk nelegāli. Tāpēc visus jūsu uzskatu, ja jūs vēlaties, jūs varat tā izdarīt. Tātad viena lieta, par ko es aizmirsu piebilst, ir 21. aprīlī pirms atklāšanas notika drošās braukšanas dienas Biķerniekos. Nekas tur baigi īpašs nebija, tas bija vienkārši domāts, kā pārbaudīt, atcerēties visu, kas ir aizmirsts pēc ziemas, savas iemaņas, saprast, kā mocis stūrais, ko viņš var un izbraukt pa Biķerniekam mazo konfigurāciju, nekas tur baigi super nebija. Bet priekš manis kā cilvēka, kas pirmo reizi tika uz trases, normāli pagamu, kaut kur nav nekādi ātruma ierobežojumi, vēl nezinu kas, visādas vidējās ātruma kontrolas zonas. Tā bija baigi laba iespēja, man iepatikās. Obligāti iesaku jums visiem to nākamu sezonu izmēģināt. Pats arī tur būšu. Nu un principā tagad beidzot es varu noslēgt stāstu par apgabali. Tagad būs pareizi. Sākās maijā, man atnāca slaideri. Šitie no SV Moteču bija daudzi varianti. Visi man ieteica top bloku pa 300 eiro, bet esmu nabaga students. Stāstu es to uz svaiga Kawasaki, jā, esmu nabaga students. Paņēmu vidējo variantu SV Moteču. Pagaidām, paldies Dievam, nav noderējuši, bet es ceru, ka viņi paglābs. Tātad, šodien bija produktīva diena. Nokļuvu līdz veikalam nopirkt Voyagerim lampiņu. To, ko jūs jau redzējāt, visticamāk, iepriekšējā video. Tagad es nonācu garāžā. Paņēmu vēl šodien pa dienu savus pasūtījumus savai nindzai. Frame slideri, priekšējās dakšas slideri. Un tagad izdomāju atvieglot to visu džekiem darbu servisā un uzlikt to visu pats. Protams, arī gribās pašam nodarboties ar savu moci. Nedaudz ar savu mantiņu pastrādāt. Tā kā reku instrumentu kasta, reku mocis, kaut kādi 10 vakarā. Sākam to visu procesu. Pirmais, ar ko izdomāju sākt, ir priekšējās asas slaideri. Nu, kā grūti izvalkam ārā cauri šito. Saskrojam to visu ar skrūvītēm, uzliekam slaiderus un viss ir gatavs. Secināti par otro kastīti ir nedaudz vairāk jautājumu. Jo stiprinās viņš šeit no abām pusēm un mans ieteikums jums netaisiet uzreiz abas puses. Sākumā vienu skrūvu atskrūvējam šeit, uzliekam vienu slaideru un tad to pašu no otras puses. Savādāk motors var nolaisties lejā. Un pēc tam garāžas apstākļos būs diezgan pagrūti to visu salikt atpakaļ un kaut kā vienotnē to visu pacelt. Tā kā neradiet sev problēmas, taisiet pa vienai pusē. Priekšā nekādas problēmas, vienkārši viss ir cauri, nekas nav jāskrūvē vaļā, tikai virsū skrūvējam. Tā kā ķeramies pie darba. Nu, kaut kā šādi tas viss izskatās, ja mēs pērkam brendu SV Moteču. Un tāda ir tā instrukcija. Nekā grūti. Nu, šāda konstrukcija mums sanāk. Tagad neliels lifehacks tīri no manis. Kā no cilvēka, kas ir strādājis tipogrāfijā, ja mums katreiz sakrīt tā, ka divas atspērs ir kopā un jums nav iespējas viņas atdalīt, vienkārši metode. Metam pret zemi un viņas sadalās pašas. Dažreiz tas nostrādā, dažreiz ne, bet es domāju, ir vērts pamēģināt. Tagad gaida mūsu lieta nedaudz interesantāk. Frame slideri. Vienā paķetītē mums nāk iepakotie frame slideri ar uzlitām kopā ar savu instrukciju, kurā nekas aprakstīts, kā tikai viņas pieskrūvēt. Otrā gadījumā mums ir šī tāds gabals, kurā ir iekšā visi stiprinājumi. Mans ieteikums jums nekad neekonomēt uz tādām detaļām, jo pirmkārt jums būs daudz ērtāk to visu likt virsū, jo man šitais aizņēma kaut kādas 10 minūtes. Viss ir kvalitatīvi sataisīts, viss ir pārdomāts vairāk reizes. Un arī tomēr šitās ten visas plasmasas maksā labu naudu. Tā kā jūs katru reizi, kad jūs vienkārši nokrītat vienreiz, tas būs dārgs pasākums. Tā kā labāk uz tā neekonomēt un AliExpress toči nebūs no. Tāpēc, ka tur kvalitātes nekādas un viņš var arī pārlaust kopā ar sevi rāmi un motoru stiprinājumus un tas izmaksāsies vēl plasmiskāk. Tāpēc neekonomējam uz šitādām lietām. Šitie, protams, nav visdārgākie. Ir arī top bloku, kas maksā 300 eiro gabalā. Šitie ir pa 180. Bet tā kā mēs nabadzīgie studenti, mums pilnībā pietiks ar SV Moteču. Tas ir labāk nekā Pjūks, tas ir labāk nekā RNG. Tā kā liekam šitos. Šāda konstrukcija ieskrūvē oriģināla skrūvju vietā. Pagarinātājs, spaceris, metāliskā alumīnijas un alumīnijas. Skrūve šitā milzīgā un tas viss ir pa smuko un uz katru pusi, uz labo pusi īsāks, uz kreiso pusi mazāks un tas viss ir šitā ten
visi tam jāsaliet kopā, jāskrūvē pareizi un ņūtoniem un vēl visu kaut ko. Tā kā turām ķeramies pie šitās skrūves un turpinam mūsu darbu. Nu, rekur gala rezultāts, reku mani frame slideri, SVM attach un priekšējais forka sliders, SVM attach. Dakšas. Jā, kaut kā es šodien sāku vakarā runāt angliski. Palicis tik pats saldākais. Nedaudz dabūju pačakarēties ar to pusi, jo motors nedaudz nolaidās zemāk, un tad bija neliels problēma. Viņas tomēr izspās cauri to skrūvu stiprinājumu. Ar otro pusi vispār bez problēmām, reāli 5 minūtes. Bija nedaudz bailes, bet beigās viss ir kārtībā. Un ar mierīgi sirdi pateikt, viss ir labi. Un palikušas tikai pašas saldākās dekoratīvās detaļas, uzrakstiņi. Te jau nekā grūta. Un dodamies mājā guļēt. Tad arī nokārtojos beidzot visus ar CSDD dokumentiem. Pirms tam teicu, ka es viņus nokārtoju. Iesniedzu to visu es aprīlī, saņēmu dokumentus maijā pēc 10 dienām. 10 dienas CSDD domāju par to, vai piešķirt vai nepiešķirt. Diemžēl CSDD mums dažreiz strādā tā kā Latvijas pasts. Nu, un tad es sāku jau taisīt visādu tuningu, kas man šita tāds vajadzīgs, tāpēc, ka stokā viņam iet pagrieziena rādītāji caurspīdīgi. Uz melna caurspīdīgs izskatās diezgan dīvaini. Pārdodās visādi varianti melni. Varbūt, ka nākamā sezona es viņus pasūtīšu, bet tā kā visa nauda tika uz viņu iztērēt, uz apkalpēm, uz vispārējo. Lētais variants ķīniešu plēva tonēm. Tātad turpinājumā pēc numurzīmju rāmīša man ir atnākusi plēve, kas ir domāta tonēšanai. Tas, ko es gribēju. Visticamāk, es centīšos notonēt šito, varbūt ne stipri. To es skatīšos pēc tā, kā būs. Bet speciāli pasūtītā maksimāli tumša, tāpēc, kad es gribu notonēt šitos maksimāli melnus. Zinu, ka tehnisko tā nevar iziet, zinu. Bet tāpat uz motocikliem ir ļoti ērti. Tehniskā dodas uz 2 gadiem. Tāpēc gan mana numurzīmes turētājs, kurš ir bez pagrieziena rādītājiem un apgaismojuma, kas man neļaus iziet, un plusā vēl katafots. Tie jau ir 3 divnieki, un šitais būs vēl viens divnieks. Vienkārši tā, tāpēc, ka tā ir smukāk. Tā kā tagad ir doma pajaukt laikam plasmasu, dabūt ārā šitos, dabūt ārā to, un tad mājās no rīta es ar to ņemšos un centīšos aplīmēt. Pagaidām vēl es šaubos, varbūt arī priekšējais lukturs. Varbūt arī tos kaut kādā plēvē, varbūt ne stipri melnā, jāpadomā. Tā kā tā. Nu, izņēmu tas daudz vairāk laika, nekā es biju plānojis, bet nācās ņemt no stabas plasmasas, nācās jaukt ārā tās plasmasas. Šitais ir tas, kas ir matētais, tur aizmugurēs guļu lancētais, lai neskrābēt. Bet beigās rezultātā tomēr es dabūju tos pagrieziena rādītājs. Tagad stāvu domāju pārdomās par to, vai man nenoņem šitos tīkliņu un nemēģināt viņu notonēt. Jā. Visticamāk, ka tūlītām es viņu ņemšu nost. Labi, tā kā visticamāk vēl viens atjaudinājums. Nu, tomēr es noņēmu arī šitos tīkliņu. Šito derētu to visu patīrīties, ka man besīties, ka viņš ir tāds netīrs. Redzēs, kas no tā sanāks, jo viņš ir diezgan plats. Rekurs salīdzinājumā plaukstu. Bet man ir nopirkta plēve 2 dažādas. Viena ir super melnā, viņa laikam kaut kāda tāda platuma. Un daļēji tad viņa būs apmēram šāda. Jāpadomā būs, kā to labāk iztaisīt. Bet es domāju, starp citu, ka tas uzraksts, kā saka, ir tur augšā uz plasmasas, bet beigās viņš ir šitam. Tātad ir jāpadomā, kā labāk to uztaisīt. Visticamāk, ka te būs kaut kādas strīpes no tās plēves. Nu, tā kā rītā no rīta skatīšos. Vēl arī plusā. Priekš manis būs tāds neliels izaicinājums, jo nereiz neesmu līmējis caurspīdīgās līmplēves, kas ir domāts tonēšanai. Tā kā varbūt derētu kaut ko pastīties YouTube, un jā, šitais arī šitātien sāks skrūvēties vaļā. Pastīties kaut ko YouTube, un tad jau ķerties pie darba. Tā kā es jums saku ar labu nakti, un priekš jums jau nākamajā kadrā rītnā no rīta es šito ņemos. Mani gaida tas, ka es ņemu visu šito un nesu uz mājām. Jā, rekuši gan kaudze plasmas nedaudz papildinājās, reku priekšiņa un spoguļi. Nu, tūdā ātri pieskrošu to numuru un došos projām. Tā kā līdz rītam. Tātad, turpinot stāstu, nonākuši nākamajā dienā. Priekš manis nebija viss tik smuki un tik brīnišķīgi. Pirmkārt ir redzami mazie punktiņi, kas ir radušies no tā, ka gan plēve ir ķīniešu lētāk, gan arī man vienkārši rūks no vienas vietas.
Secināti pats grūtākais bija šitie pagrieziena rādītāji. Viens jau ir uztaisīts, un tas jau arī ar kasakiem man negribas par to rādīt. Problēmas rodas dēļ tā, kādā viņi ir formā, un šie locījumi, protams, rada lieko plēvi, kas viņai nav kur izplasties, un tad šitien rodās šitādas ten līnijas. Kaut kā tā. Nu, tūdām ķeršos šito pie darba, un tad jau vies uz garāžu un skrūvēs to visu kopā. Es ceru, ka būs labs rezultāts. Nu, kaut kā šādi. Atkal, protams, nav ideāli, tā kā, kā ir, tā kā ģerbos un nesu to visu uz kavīti. Nu, esmu atpakaļ garāžā. Ārā jau ir diena. Viss tā kā jums solīju. Tagad ir jāsaliek šitais kopā ar tām plasmasām, kas ir aizmugurē, un jāsāk likt virsū. Es domāju, sākumā es sākšu ar malām, tad uztaisīšu priekšu, un tad asti. Un tad jau rādīšu jums gala rezultātu. Nu, kur ir gala rezultāts. Tonētie pagrieziena rādītāji, nedaudz tonētais stikliņš. Nav tik daudz, kā gribētos. Varbūt gribētos kaut kā tuvāk tam. Un tas, kas visvairāk man patīk, ir aste. Viņi sanāca vienkārši brīnišķīgi. Un it kā pat var principā redzēt tikai to X-u. Kā mežonīgi smuka. Diemžēl šitais sanāca diezgan labi, bet neesmu slīmētājs. Šitais apmēram kaut cik. Stopņiks sanāca pat raku. Bet man patīk, smuki izskatās. Jūlijā mums atnāca izpūtais Yoshimura. Nabaga students nevarēja sev atļauties oriģinālo Yoshimura pa 800 eiro. Viņš nopirka repliku. Visi man teica, ka esmu duruks, ko viņš dara. Bet par šito cenu var nopirkt 3-4 Yoshimuras, 3 šitādus var nopirkt pa vienu Yoshimura cenu. Ekonomija. Bet tas, kas ekonomē, tas kaut kur iestrēgs, pagaidām viss ir kārtībā. Ceru, ka tālāk arī tā paliks. Šodien man ir atnākusi viena brīnišķīgā kastīte, taisni no ārvalstīm, kurā ir nedaudz metālisko trubu, nedaudz metālisko pārējo citu trubu. Secināt, man ir atnācis izpūtais uz manu motociklu Kawasaki Ninja 650. Laiks vilkt ārā Volvo, tur aizmūrē stāv mans melnais motocikls un ķersimies pie darbu uzstādīt. Tā kā velku ārā Volvo. Ok, Volvo ārā, mocis ārā. Tāds likie maisi. Šitais arī man tūtām noderēs. Kaut kāds tāds skats 770, 770. Tūdām jāiedzen šito atpakaļ un tad var ķerties pie darba, ieveidot sev savu darba vietiņu. Tagad stāvu domāju, vai tomēr man ir vajadzīgs vai nav. Daudzi, kas ir motociklisti, varbūt tādi mūsu starpā ir. Viņi zina, cik sākotnēji ir bailīgi, baisi likt virsū moci uz šito stendu. Principā tā nekas man baigi grūts negaida. Redzēs, varbūt, ka arī šitā pat iztiks cauri. Ja kas, tad jau uzlikšu virsū. Tā kā es domāju, pagaidām mums viņš nebūs vajadzīgs. Ķeramies pie darba, sākam vilkt ārā. Pirms visa gribu nelielu tādu sound checku, lai būtu atmiņā, kā skan viņš oriģināli. Viņš ir pilnībā augsts. Jāsaprot, ka baigi viņu tagad forsēt to motoru nevar, bet nu vismaz kaut kāda skaņa. Tas ir runājot par skaņu. Jā, neko īpaši tagad te nevarēja sadzirdēt, jo ir garāža, eho un blablabla. Bet, nu, viņi ir patīkama, bet viņi nav tāda varbūt basīga, tāda izteicīga, tāda lecīga, nezinu, izrādoša, ja tas ir motocikls. Ka, nu, iepriekš man bija motocikls, kuram bija gan vai taisnā izpūda, tāpēc kaut kā ir nepierasti. Tieši tāpēc tika pasūtīta šī kastīte ar izpūtē. Jā, tagad jāķerās pie darba. Kaut kā pat īsti nezinu, kur ķerties. Ok, procesu laikam kā parasti es nefilmēšu, kas mani gaida. Mani gaida noskrūvēt nost ķepu, kas ir domāta ātrumiem. Aiz viņas ir skrūve, kas ir tur šito visu lielo bunduli. Tad mani gaida priekšā šeit skrūves. Un O2 sensors lambda. Principā kā tāda baigi grūta, un tad tas viss noiet lejā. Vienā lielā gabalā. Tad vēl jāizdomā, ko to visu likt. Tūdām sākšu ar ķepu un tā tālāk pēc saraksta. Ārā ar oriģinālo un priekšā ir neoriģinālais. Palika tikai tās gumiņas izņemt ārā tos segņus. Viena reku jau vaļājās. Bija diezgan pagrūti kaut kādos brīžos.
Domāju, ka šito tomēr nevajadzēs ilgt ārā, tomēr pienācās nedaudz vēl īpaši šis. Protams, rokas netīras, tur vairs ķēde nedaudz saškarējas, nu, ok. Paliek tikai uzlikt jaunu. Ceru, kad man to nevajadzēs atkārtot un likt atpakaļ oriģinālo, ka es varēšu mierīgi šitā pat tehnisko iziet. Slaigo ir jāpārvērš. Viss šitais slaigo tagad ir jāpārvērš izpildē. Jā. Cerās nedaudz mēli. Kaut kā ir jāsliek viss šitais kopā, tad šitais un tad aizmūri. Tur jau it kā nekas rūst nav. Vienīgi nesaškarēties, kurš no viņiem labais, kurš kreisais. Nu tagad viens tāds asprātīgs tests. Palaist motociklu bez izpildē. Trubas es tur lejā novilku. Tagad viņš ir vienkārši bez bankas. Nu, aiziet. Aha, ok, skaidrs. Pēdējais. Tikko kārtīgi tā nočikarējāmies ar to augšējo atsperīti. Tagad es domāju, man noņem DB killeri. Varbūt kaut kas izmainās. Bet kā varēja redzēt, viņš tā diezgan labi šauj uguni. Nu kā uguni, tādas iesnītas. Pamēģināsim tūtām laikam noņemt nost killeri un varbūt kaut kas no tā iznāk. Skaņa man mežonīgi patīk. Nedaudz saglabājās tāds puk kā divtaktenim. Bet skaņa patīkam ar basu. Šauj viņš vaļā, tāpēc, ka vairāk nav katalizatori. Tādi ugantiņi pat šaujas ārā. Protams, ka to izpūtēju nebija tik viegli uzstādīt, tāpēc, ka viņš ir domāts vairāk tā kā universālais. Banka točni ir universālā. Trubas ir domāts gan priekš Z650, gan Viseris un gan priekš Ninjas. Jā, viņiem viens tas pats motors, jā, viņiem apmēram viens tas pats rāmis. Bet šito ten visu savākt, kad viņš tev atnāk kastē bez instrukcijām. Un kad tu apmēram tikai saproti, kā tam ir visam jāstāv. Un tad tev ir labais kolektors un kreisais kolektors. Tas bija labs čakars, tas bija 2 stundas. Un tāpēc jaudrākais bija šitās atsperītes, kas tur to izpūtēja uz tās trubas. Jo tās, neskāpēc, viņi uztaisīja īsāks nekā vajadzēja. Sākumā es čakarējos, mēģināju viņus uzlikt tā kā ir, pēc tam es paņēmu viņus augšējo galu pieliku pie skrūvis, otro galu uz viņa pakāros pagarināju viņu, tad viss sāka normāli likties bez problēmām. Tā kā tās ir kaut kādas tādas problēmas, ar kurām jāsastopās, tā, kad tu nopērc kaut ko nepavisam no ražotāja. Ir īpaši repliku no Ķīnas. Nu ko, tāds arī bija tas moto stāsts. Principā viņu varēja noslēgt vasaras vidū. Bet kaut kā es palaidu principā visu garām. Gan sezonas noslēgšanā es nebraucu šogad. Gan arī baigos pasākumos no motoklubiem, kā es gribēju, es viņos arī baigi neaizbraucu. Sezona sanāca baigi interesanti. Baigi emocionāla. Ar dažādiem notikumiem, pasākumiem, jaunām iepazīšanām, jauno transporta līdzekli, jaunām zināšanām. Šis video ir kā tāds mini gestalts, mans tāds eksāmens, ko es gribēju izpildīt jau sen. Es gribēju nofilmēt smuku video ar motociklu, noslēgt visu smuki, visu stāstu kopumā. Sākumā varbūt man likās, kad es nopirkšu citu motociklu, man likās, ka es to laidīšu ārā tā kā vlogu no dažādām daļām, bet es izdomāju, ka es gribu uztaisīt filmu. Ar vienu statisku kadru, ar mani runājam un ar ielikt viņiem no vlogā. Sezona, diemžēl, ir pagalam. Būs, diemžēl, jādodās uz garāžu, jānoliek motocikls, jāapmaina riepas uz Voyager, kaut arī es negribu ar viņu braukt ziemā. Un jāsēž mājās zem pleda, jādzer tēja.
Pagaidām Latvija mūs priecē ar temperatūrām. Visu laiku mums tam bija +5, naktīs -1. Un pastoties laikapstākļus uz decembri, es nedaudz biju pārsteigts, jo es redzēju +7. Es nedomāju, ka tā būs labākā ideja braukt ar moci decembrī, tāpēc, ka kaisīs sāli pa ceļiem. Bet zinot to, cik es mēdzu, kā es mēdzu taisīt visādus neapdomātus risinājumus, iespējams, ka es vēl izbraukšu šogad. Vairāk kārtīgi. Jo šogad es sāku sezonu janvārī 4. ar KTM. Nu ko, mani gaida tālākās darīšanas šodienai. Ceru, ka jums patika šis video, ka jūs nosēdējat līdz galam. Ceru, ka jūs nodzīvojāt ar mani šo gadu no manas dzīves kopā. Man bija ļoti patīkami to visu atcerēties. Ļoti daudz patīkamu emociju. Zini, gribās pat īstenībā nobeigt. Ļoti, ļoti patīk šeit sēdēt runāt. Bet, diemžēl, jābeidz. Tā kā, paldies, ka bijāt ar mani. Tiekamies ar jums nākamajā sezonā uz ceļiem. Un, kā jau vienmēr, līdz nākamajai reizei. Un sveicināti, dārgie skatītāji! Šodien būs ļoti neparasts video. Dārgie skatītāji, noņēmu savu numuriņu un dodos pieskats. Pilnēt stulbības, jo es taisu lielu